Viktor, protams, nav viegli runāt pēc zaudētām spēlēm, bet tomēr kādas būtu tās pirmās domas pēc šī mača, un laikam par laimi tomēr jāsaka, ka tas bija viens puslaiks, ka viss tomēr izšķirsies mājās. Jā, viss izšķirsies mājās. Tomēr par šo spēli. It kā viss, kas notika laukumā, mēs visu paredzējām. Neļaujam pretiniekam izveidot bīstamas situācijas. Kaut kur sapratām, ka šajā laukumā nebūs viegli spēlēt, un tas ir riskanti. Gribējām izmantot savus ātrus spēlētājus, bet ne viss tas izdevās, tikai teorija. Visi spēlētāji ātri varēja parādīt savu ātrumu. Kaut gan pirmajā puslaikā bija divas labas situācijas. Kopumā arī zaudējām vārtus. Kļūda savā laukuma pusē un nepareizas pozīcijas. Protams, ir jāpaskatās video, kāpēc tas notika. Kaut kur koncentrāciju pazaudējām, un pretinieks izmantoja šo situāciju. Ceru, ka sagatavosimies pareizi nākamajai spēlei, jo tiešām vairs nav kur atkāpties, un darīsim visu, lai uzvarētu mājās. Kaut kāds ir izbraukumos, galīgi nesenāk būt vārtus kopumā 4 mačos no spēles bez vārtiem pret Levādiju Pendele. Var teikt, ka ir kaut kādas arī problēmas uzbrukumā, tieši izbraukuma spēlēs nesenāk tiek būt vārtus, vai vienkārši momenti netiek realizēti, vai esi kopumā apmierināts? Vispār ne tikai izbraukuma spēlēs, bet arī mājās spēlēs mums pret Levādiju gūti vārti pēc standarta situācijas. Pret Malmö standarta situācija un vieni vārti pret Kups. Tā ir problēma, jūs redzat, ka katru spēli spēlē dažādi spēlētāji uzbrukumā, un ne visi ir pamatsastāvā vispār spēlētāji, bet gribam, lai viņam būtu vairāk tādas vēlmes kļūt par tādiem, jo tā ir lieliska iespēja sevi apliecināt, palīdzēt komandai un vienkārši kļūt par varoņiem. Kaut kur ir jautājumi par to pašu atdevi dažiem spēlētājiem. Es nesaprotu, kā tas vispār ir iespējams, jo vienmēr mūsu kluba no paša sākuma tas bija galvenais, ka tu vari kļūdīties, kaut kur var būt kaut kas nepareizi, bet ar pašu atdevi nevar būt nekādu problēmu. Tagad redzam, ka ne līdz galam visi to saprot. Ņemot vērā, ka laukums bija tik sarežģīts, laikam tas arī bija tas rakstura pārbaudījums, kur komandai ir jāpārkāp sev pāri un kaut kur jāiziet ārā no komforta zonas. Tieši to ir vairāk ir. Protams, tā ir. Ļoti labi pazīstu savus spēlētājus, izņemot jaunus. Vēl līdz galam nesapratu, kā teorija jāstrādā tā, bet kad mēs esam laukumā, redzam, ka ir citādāk kaut kur tas īpašības, kuras viņam ir pazud. Un arī par visiem spēlētājiem mēs sapratam, kas ir vilcējs un kam jābūt vienkārši blakus un palīdzēt, kad viss ies labi, tad viņi arī būs augstumos, bet kādi ir grūti, tas ir galvenais. Jo vairāk tādu spēlētāju, jo vieglāk uzvarēt spēles. Kopumā to var uztrenēt un var kļūt par tādu.
strādājam pie tā un gribam, lai katrs spēlētājs, katra situācija, viņš nedomātu par kaut ko, kas notika jau, bet domā par konkrētiem epizodiem. Pēdējais jautājums, protams, ka kopumā nav labs garastāvoklis pēc zaudējuma, bet no otras puses skatoties 0-1 izbraukumā pēc nedēļas spēle Rīgā, mājās savas skatītāju pilns stadions, laikam kopumā cerības joprojām ir diezgan labas un viss ir atkarīgs tikai no pašiem. Jā, protams, to mēs ļoti labi sapratam, bet arī sapratam, ka jābūt korekcijām un tur mēs arī nevaram kļūdīties. Nekāda situācija, un tas viss, protams, izšķirsies mājās. Varu teikt par pretinieku, ka tā ir tiešām laba komanda, un mums nekas nav garantēts, nebūs viegli, bet esmu pārliecināts par to, ka viss ir atkarīgs tieši no mums. Viktor, jautājums no Matijas Gordas, Jaunsalvē. Pat ja nesanāk diezgan labi mums ar vārtiem izbraukuma spēles, šodien bija diezgan maz arī momentu pie pašiem pretinieku vārtiem. Kādēļ tā sanāca, ka pa vārtiem tieši vārtos sanāca tikai viens sitiens? Bija viens sitiens, bet bija vēl divas lieliskas situācijas. 3 momenti mums bija, bija kaut vienus jāizsiet. Pirmkārt, es domāju, ka pretiniekam izņemot vārtus bija vēl viena bīstama situācija, bet kopumā jā, ir jautājumi un neesmu ar to apmierināts. Un pat ne tie sitieni vārtu mērķi runā par mūsu aktivitāti, bet stūra sitieni mums ir 0. Tas nav normāli, jo mēs redzam, ka pretiniekam kādi 7, 8, mums ir 0. Tas runa par daudz par ko, bet esmu ļoti apmierināts ar to, kā Ismail iznāca, un viņš tiešām iedeva mums vairāk tādu deksmi. Mēs redzam, ka viņš ar savu spēku, ar savu pārliecību, viņš ir tas spēlētājs, kurš būs noteikti mums ļoti svarīgs. Un laikam arī tā ir drusku starpība starp uzbrucējiem, ka viens grib, rāda, bet otrs it kā uz tīram bumbam tikai spēlē. Neskatoties uz rezultātu, kas jūsuprāt bija šodien labāks uz laukumā? Hamrods Spartans vai RFS? Tā grūti teikt, es nevaru tā uzreiz pateikt. Vienkārši varu teikt, ka mums bija plāns un tas tiešām strādāja, bet kopumā kaut kur mēs pazaudējam koncentrāciju, kaut kur pietrūka spēku, bet varēja būt cits iznākums, un var teikt, ka tieši šodien nebija kādu momentu, kurus mēs nesapratām no pretinieka. Varbūt izņemot vienu situāciju, mēs ne līdz galam paspējām tieši ar savu ātrumu viduzonā, bet kopumā viss bija it kā saprotams, un kaut kur negribējām atvērties, arī karstums, arī sapratām, ka būs atbildes spēle mājās, un diemžēl zaudējām tos vārtus, un diemžēl, ka neiesitām.